Labdien! Šodien mēs runāsim par Karību krīzi, jeb Kubas krīzi, kas ir viena no interesantākajām un sarežģītākajām augstā kara krīzēm. Kubas krīze sākas ar varas maiņu Kubā, kur Fidels Castro kopā ar citiem revolucionāriem, tostarp Ernesto Che Guevaru, gāž Batistas režīmu, kas faktiski ir tāda militārā diktatūra. Kuba kļūst par praktiski vienīgo valsti augstā kara laikā, neskaitot pašu Padomju Savienību, kur izveidojas komunistiskais režīms bez ārējas PSRS palīdzības. Tātad Kuba pati izveido savu komunistisko režīmu. Lai novērstu potenciālus draudus, ņemot vērā, ka Kuba ir ļoti tuvu ASV krastiem, ASV mēģina organizēt apvērsumu Kubā. Tas saistās gan ar politiskiem apsvērumiem, gan ar ekonomiskiem. Kuba nacionalizēja ASV piedarošus uzņēmumus, sarežģījās importa-eksporta attiecības. Līdz to ir skaidrs, ka ASV vēlējās iejaukties. Šo mēģinājumu dēvē par desantu cūku līcī. Tā kā ASV nevarēja iejaukties tiešā veidā, viņi apmācīja no Kubas aizbēgušos iepriekšējā režīma atbalstītājus, kā arī kubiešus, kas dzīvoja Amerikas Savienotajās valstīs, lai viņi izsēž šajā cūku līcī un sāk militāras darbības. Tas dotu pamatu ASV iesaistīt gan aviāciju, pēc tam gan floti, bet šis desants cieši pilnīgi neveiksmi, jo Kuba ir pietiekami labi organizēta, PSRS Kuba ir apbruņojusi ar aviāciju, un šis mēģinājums pilnībā tiek apspiests, tiek uzskatīts par tādiem neveiksmīgākajiem ASV mēģinājumiem kaut kur nostiprināt savu ietekmi. Gadu vēlāk ASV izlūk lidmašīna U-2 konstatē Kubā potenciāli kodolieročus. Tātad tiek konstatēta aktivitāte, kas liecina par kodolieroču izvietošanu Kubā. Šis ir būtisks trieciens Amerikas Savienotajām valstīm, jo tajā laikā tālas darbības raķetes nav tik izplatītas kā mūsdienās, un būtībā fakts, ka kodolieročus izvieto Kubā, pilnībā apdraud visu ASV teritoriju, īpaši, ja mēs runājam par šo te ASV dienvidu austrumu piekrasti, ar kurām šīm raķetēm varētu sasniegt Vašingtonu, un tas būtiski mainītu spēku līdzsvaru augstā kara laikā. Līdz ar to ASV aktīvi iesaistās darbībā pret šo procesu. To mēdz dēvēt par Kubas raķešu krīzi. Amerikas Savienotajām valstīm un to prezidentam Džonam Fidžeraldam Kenedijam tajā laikā ir 3 iespējamie scenāriji. Ignorēt notiekošo, pieļaut raķešu izvietošanu Kubā. Viens, ka tas ir militārs apdraudējums, otrs, tas pietiekami būtiski iedragātu ASV starptautisko prestižu. Otrs ir iebrukt Kubā, riskējot izraisīt karu ar PSRS, un ir jāsaprot, ka kara draudi būtu pietiekami augsti, jo Kuba ir komunistiska, PSRS draudzīga valsts. Un trešais mēģināt piespiest PSRS izvest kodolieročus no Kubas. Tas ir scenārijs, ko izvēlas Kenedijs. Viņš izvēlas sākt jūras blokādi ap Kubu. Tātad šī blokāde tiek veikta ar kuģiem, zemūdnēm, ar patruļu lidmašīnām, un visnotaļ drīz izdodas sastapt PSRS kuģus, kas pārvieto šos kodolieročus, un šajā brīdī mēs īstenībā esam ļoti tuvu Trešajam pasaules karam. Mēs esam ļoti tuvu situācijai, kad varētu sākties kodolkarš. Un šajā oktobrī notiek ļoti attiecību sāsināšanās starp PSRS un ASV. Bet jau 4 dienas vēlāk izdodas panākt vienošanos, kas balstās idejā par to, cik ļoti kodolieroči un kodolkarš varētu būt bīstami pasaulē, ka mēs varam runāt par pasaules faktiski bojāju plašu kodolkaru gadījumā starp ASV un PSRS. Tātad, un šajā vienošanās tiek panākts, ka PSRS publiski paziņo par kodolieroču izvešanu no Kubas un nenogādātu raķetes. ASV publiski garantē, ka nemēģinās iekarot Kubu vai provocēt varas maiņu tajā. Tas ir ļoti svarīgs punkts priekš Padomju Savienības. Un vēl paralēli tam slepeni ASV garantē kodolieroču izvešanu no Turcijas, kur viņi to ir izvietojuši. Par spīti tam, ka Hruščova un Kenedija attiecībās šis būtībā ir kompromiss, no starptautiskā
viedokļa skatoties, ASV no šī konflikta iznāk kā uzvarētājs, jo par spīti tam, ka Kuba joprojām ir komunistiska, PSRS publiski paziņo ieroču izvešanu no turienes, kamēr par ASV kodola ieroču izvešanu no Turcijas publisku paziņojumu nav. Līdz ar to Kenedijam ļoti vairojas starptautiskais prestižs. Tas ir tas pats laiks, kad viņš aktīvi iesaistās Berlīnas krīzes risināšanā. Nākamā gadā viņš apmeklē Berlīnu. Gadā ziņā Kenedija popularitāte ļoti pieaug, savukārt Hruščova popularitāte arī pašā Padomju Savienībā mazinās. Tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka viņš ir piekāpies Amerikas Savienotajām valstīm. Vēl vairāk šī situācija sāsina PSRS un Kubas attiecības. Viņi joprojām ir sabiedrotie pēc šīs krīzes, bet vairs ne tik tuvi kā iepriekš, jo Castro uzskata, ka PSRS ir piekāpusies kapitālistiem, viņš labāk būtu pieļāvis plašu kodolkaru nekā piekāpšanos ASV režīmam. Kubā joprojām pastāv komunisms, un Castro ģimene joprojām ir pie varas. Paldies! Uz tikšanos!